SIA Auto pārstrāde ir uzņēmums, kurš piedalās visos transporta līdzekļu dzīves ciklos, sākot no to reģistrācijas, pieņemšanas, likvidācijas certifikāta izsniegšanas, pirmapstrādes un visu atkritumu, kas ir radušies pirmapstrādes periodā, apsaimniekošanas. 2025. gadā tika pieņemti, izsniegti likvidācijas certifikāti un apstrādāti gandrīz 12,5 tūkstoši nolietoto transporta līdzekļu. Galvenie vides piesārņojuma avoti šādā darbībā ir automašīnā esošie šķidrumi. Nepareizi apsaimniekojot šīs vielas, var rasties augsnes, ūdens un gaisa piesārņojums. Tāpēc uzņēmumam jāveic stingri vides prasības, jānodrošina bīstamu atkritumu droša uzglabāšana, šķirošana, nodošana pārsādē, kā arī jāstrādā atbilstoši izsniegtajai piesārņošanas darbības atļaujai. SIA Auto pārstrāde ir piemērs citiem, kā salīdzinoši īsā termiņā, strādājot pareizā virzienā, izveidot un attīstīt ilgspējīgu un konkurētspējīgu ražotāju atbildības sistēmu. Uzņēmums strādā ne tikai savu attīstības virzienā, bet arī izglīto sabiedrību, izglīto klientus, lai nolietotie transporta līdzekļi tika apsaimniekoti vidē draudzīgā veidā. Likumsakarīgi, ka šie mērķi ir saistoši arī valsts vides dienestam. Nolietotie transporta līdzekļi tika apsaimniekoti atbilstoši apritnes ekonomikas pamatprincipiem, tika atgūtas detaļas, materiāli, kas tālāk nodoti pārstrādē. Vides prasību ievērošana ir ne tikai Eiropas Savienības regulu un Latvijas likumdošanas dēļ, bet arī sabiedrības un dabas aizsardzībai. Pareiza resursu izmantošana palīdz samazināt atkritumu daudzumu un taupīt dabas resursus. Nolietoto transporta līdzekļu nodošanai Latvijā un Baltijā ir jābūt pieejamai jebkuram iedzīvotājam. Šāda vīzija palīdz mums attīstīties un virzīties uz priekšu.